Un fonā saulēkts. Atmāka uz ūdens. Vajag sakot, jau esmu kaut kāds 20-30 minūtes. Gribēju pamēģināt pamētāt pirms ir gaisma. Nekas baigi spīdoši nebija, nekā baigais klusums. Jebkurā gadījumā gaisma ieslēdzās, tad jau GoPro arī var ieslēgt. Tumsā bezjēdzīgi es mēģināju. Šodien pamēģināsim peli. Pēc laika apstākļiem šodien viss ir tā kā vajag. Apmācies no augsta uz siltu, spiediens zemē. Tad šodien pamēģināsim pamētāt peli. Cerība ir, ka varbūt lielā šodien aktīva ir. Ja pele nestrādās, tad pārslēgsimies atpakaļ uz džerkiem. Neko baigi eksperimentāli citus neesmu paņēmis. Man ir lielie gupīšu džerki, lielais basters. Kas vēl tur man ir? Vienu svimbeitu paņēmu, to es varbūt šodien metīšu, skatīsimies. Seklās gupijas. Viens Johnny Woblerīts man ir. Nekas baigi eksperimentāls man nav. Ar to pašu mēģināsim strādāt. Cerība, ka kaut ko piemānīsim. Kaut ko jāpiemāna šodien ir noteikti. Ap 11, 12 man solīja lietu. Tā kā daudz laika nav. Pirms gan jau lietas laika ar pamētāsim. Bišķīt pašā sākumā. Bet salt man ar šodien nav baigā vēlma. Vēl viena lieta, ko mēs šodien pamēģināsim. Es jau biju mēģinājis to. Nezinu, vai tas strādā vai nē. Tāds triks, ko man viens copmanis ieteica pie drikas. Viņš teica, ka viņš omegu vienkārši tupu pasmērēja virsū saviem mānekļiem, un viņam esot bijis tā, ka pilnīgās necapas dienās. Tas nostrādājot. Un viņam ieslēdzās cope, vai tā ir vienkārši sakritība. Nezinu, vai tā ir sakritība, vai tas ir tiešām kaut kas varētu nostrādāt, jo cik es saprotu, cik es nesaprotu, godīgi precīzāk sakot. Es nezinu, līdeka jūt, nejūt kaut kādus aromātus. Es zinu, ka citām dzīviem tur kaut kādu samu medījot, copējot, ar stābi maz nevar iztikt. Nemaz tik sakls te nav, te vienkārši zāļu jūra, man liekas. Zilais dzenītis, reku. Opā. Tas ir foršs putniņš. Es viņu uz rudeni vienmēr redzu. Viņš īstenībā laikam, es nezinu, viņš rets skaitās. Bieži tādus neredzu, bet šogad jau es trešo redzu. Tikko bijām copēt Vircavā, tur arī vienu redzēju. Aiziet, sākās. Reku bija vēl viens leciens. Reku tur visu ūdens virsma palika aktīvi pēkšņi, tā kā tas bija ņēmiens. Tas bija ņēmiens. Došos uz blakus dīķi. Man šogad ir tā, ka šis dīķis man tikai gada sākumā bija labs. Visu pārējo laiku viņš mani diezgan apdalīja. Pāris līdeciņas. Pārējos dīķos tas man ir labāk rezultāti. Tur arī tas izmērs tāds pienācīgāks. Gada sākumā šis man bija 11 uz virsūdeni.
jau ir smuka līdeka. Smukulis. Pēdējā brīdī izrāvās ārā. Tā bija tā pati sadaram. Viņa te ņēmās kaut kādas minūtes 3 atpakaļ. Nu, tā jau ir smuka zīve. Tā jau ir smuka zīve. Pašā lūpiņā bija. Skaistula. Tas ir kaut kāds, es nezinu, 70-nieks noteikti. Un arī pasmaga. Super. Tak, mēs jau varam, lai atalpojās. Jā, 70 noteikti. Bet šitā ir iepeldējusi. Noteikti iepeldējusi ir. Viņa diezgan gaiša priekš. Smuka, ļoti smuka zivs. Zivs, bet neliela. Jo. Mazais knakāris. Mierīgs knakāris, neizdari sev pāri. Labi, padzīvojies vēl, tad. Padzīvojies vēl. Atšur. Tas knakāriņš. Maziņais. Vai. Ukulītes maziņais. Neizdarīju baigi tu savu te pāri. Laidziņa gaļa izplēsa gan. Vēl tālāk labā aizgāja.
tas sāksies kaut kas bišķi interesantāks. Jo šitajā dīķī viss tas sāns ir aizaudzis. Un man tur šodien ir jāpamētā. Es tagad tikai domāju, vai labāk moška likt virs ūdens. Tā, kas negrimst. Es domāju, ka jāļauj bišķi pagrimt, viņam ir jau tā lēpeni. Viņa ir pazudus. Pirmais testa metiens. Tur viss bija aizaudzis. Vēl pirms pāris nedēļām tur neko nevarēja iemest, kuras tagad tikko iemet. Arī tur zāles ir. Kuras tagad mētāju, te nekur neko nevarēja uzmest. Te bija pilnībā viss aizaudzis. Bet es redzēju, ir vērts mest, te kaut tev ir arī dziļumiši tajās vietās. Bet ir vērts mest tā iemesla dēļ, kad es redzēju pat nāc priekšā. Tā pirms to 70 dabūju, viņš pa vispus ņēmās. Viņš ar lēpju augšu ņēmās, tā kā es, ka ir vērts kaut ko tādu, kas velk. Un te viss apakšā ir ar lēpēm. Tā kā es domāju, ka tai līdekai nebūtu problēma uzlīst augšā, ja viņi tiešām viņu ņemtu. Es ķersies kāju. Labā. Tas ir monstriņš. Tas ir monstriņš. Pāstieties. Tāds skaistuls. Šitā bildīt jāuztais būs. Rekur pašā lūpiņā. Papeldies. Protams, tā kā es lielāko zivi noķēru. Tur GoPro izslēdzās. Nezinu, ko es tur nofilmēju, tu jau mājās redzēs. Man šitās pašas vietas. Tā ir otrs metiens. Varbūt divas mamītes draudzējās tur. Galvenais, ka tīk smuki paņēma, bet īstenībā nebija baigi smuki paņēmais pašas lūpiņas. Bet necīnījās arī ļoti. Bet tur tā atšķirība no 70 ir tā kā diena un nakts. Tā cīņa. 70 salīdzinoši vienkārši uznāk augšā. Bet interesanti. Divas reizes es gandrīz pakāsu savu māneklīti šito zelta, kurš man šitādos laikapstākļos parasti ir ļoti labi strādājis. Un tad es uzsēju jaunu pavadiņu, un man likās, ka viņi ir. Kroči, viss sastājās. Bišķīt norā.
vasarā. Tad bišķi dziļāks ir. Nu, tā kā pieķerās, tad nav brīnums. Tad tā kā... Un cik tas paklājs ir. Tik zīvīgas vietas izskatās. Reāli. Bet, nu... Zīvīgas viņas var izskatīties. Zīves tur neķerās, viņas neķerās. Tas var bišķi sagrīvi. Jā, tad tas, kad man pārkaļģitēt sevi, daudz grūtāk ir. Jā, tas zāles kaut kāda. Labi, tā vieta vienkārši zāļu muģeklis ir. Zāle arī būs vēl aizcēlis pats aiz sevi. Šeit man kādu laiku apakaļ bija baigais kodiens, bet es zīvi pat neredzēju, norāvās pusceļā. Zāles. Arī viņš no tās puses tagad. Laikam zāles tomēr tās bija. Šitā vieta ļoti zīvīga ir viss, bet vasarā visu noaudzis ar lēpenēm. Opā, norāvās. Arī tās ir, nē, tās ir lēpas. Mēs lēpas, bet zāles šitās, jā, šitā zāles interesants. Lēpi uzreiz var pateikt, ka tā ir lēpa. Bet vēl to zāli īsti nevar pateikt. Viņa tā kā viņa piecērta. Jāgi te čakarēties. Tā interesanti, kā tā zīvju ķeršana notiek. Jo brīžiem ir tā, kad es varētu nosaukt tās specifiski vietas, kuras es kaut ko noķēris. Drīz nekad nav tā, ka es noķēru kaut ko randomā, kaut kur. Tā šitā lielā bija pilnīgs randoms. Iemetu randomā. Parasti ir tādas specifiskas vietas, kuras esmu kaut ko noķēris, kur kaut kas liekas zivīgs. Labi, īstenībā tajā vietā, kur viņi sēdēja, tā bija diezgan zivīga. Es tieši pasteidzos. Tās puses arī kāpēc ārā būs vieglāk izkāpt. Te vienreiz kaut kas liels dzīvojās pa šito te pārbrauktu vīti.
Kaut kas mega liels, tāda šļaka tas gāja pa gaisu. Nezinu, es kaut koku trāpīju vai kur. Tā līdē. Ko viens zivtiņi ir atstājis. Kas tas tāds ir? Nekas īpašs neizskatās. Tas no Savage Gear. Tas ir Savage Gear Cannibal Shad. Interesanti, ka viņš ir āķi apakšā ielicis. Labā, ir zivi. Džekiņš vēl liet, labā. Jūlītis mazais. Kā lūpiņā, pašā apakšā. Naču. Pietiks tev. Mazulīti. Arī es pašas lūpiņas. Dūli, šitie mazie. Šitie jau riktīgi zīmulītis. Apmulsis aizpildēja zem laivas. Galīgi apmulsis bija. Kopā šodien 6 laikam. 3 zemēri, 70, tāds 50 un 93. Pūš mani te galīgi iekšā. Tas beidžfish. Opā, norāvās. Tā bija zivs 11. Tāreizē. Es drīz esmu pārliecināts, ka tur kaut kas ir. Šu. Es zināju, ka tur būs. Es zināju. Viņa te nopietni vēl nesaka. Nopietni vēl neslikta. Es pilnīgi redzēju. Es pilnīgi redzēju, kā viņa pašķīda mazā ziltiņa. Tur bija skaidrs, ka tur kaut kas ir. Šitas jau arī ir smuks 70. Smuks 70. Stop. Jop, cik viņa āķi norāva. Varēja mani te savainot pa pilnu programmu. Tevi gribētu palaist vaļā. Bez āķa. Pārlauza. Pēc tam domāsim. Pastīsies pēdējo reizi.
Zīvi. Es gribu redzēt, kā viņa āķi norāva man. Kā viņai tas izdevās. No šitā, ja viņš ir ne, viņa pārlauza. Pārlauza āķi. Labs. Ok. Tā izskatās. Man nav citu āķu. Jāuzliek cita zivtiņa tad. Labi, ka viņa sev nesavainoja. Ko lai mēs uzliksim? Zelta astīti, asarītis. Vai šitā uzliksim. Maza līdaciņa. Kaut kas starp līdaku un asarīti. Uzliksim un tad tirināsimies krastā, uzmetīsim pāris metienus. Šodien arī veiksim. Ir laba cope bija. Viena no labākajām rudens. Izmēri priecēja. Bija maziņie, kas uzturēja kompāniju. Tas laikam bija tomēr zāles. Ja esat vēl te, bija labi. Šodien gan izmērs, gan skaits priecēja. Zivs bija aktīva. 3 smuki ļoti izmēri. Rekords personīgais. Es domāju, ar to arī jānoslēdz. 4 stundu copa, man liekas, ļoti pozitīvi 7 zīves. Varētu jau mētāt un mētāt visu caur dienu. Bet nu, ar to arī beigsim. See ya!